Nākamais sižets iepriecinās tos, kur izvēlas veselīgus, gardus un kvalitatīvus Latvijā ražotus pārtiks produktus. Teju katrs pircējs uz daudziem Latvijā ražotiem pārtiks produktiem būs pamanījis norādi kvalitatīvs produkts, kas tautā saukt par zaļo karotīti, tādējādi apliecinot produkta izcelsmi un augsto kvalitāti. Tas ir svarīgi, ka produkts ir ražots Latvijā, pārbaudīts Latvijā un arī principā līdz pircējiem nonācis kā produkts ar paaugstinātiem kvalitātes kritērijiem. Tur nav ne sintētisko krāsvielu, ne GMO, ne arī šie sāls un cukuru saturs arī ir kritērijos izvērtēts. Tāpēc var teikt tā, ka mēs tuvojamies, lai arī mūsu patērētājs pirktu arvien veselīgāku pārtiku. Jābūt lielākai iespējai pareklamēties arī viesu vidū, piemēram, lidostā, kāpēc Air Balticā tur stāv visādas banku reklāmas, kāpēc nevarētu būt zaļā karotīte tur, kāpēc ēdienu kartē, ko mēs dodam lidmašīnā, nevarētu būt uzlīmētē, ka šie produkti ir tādi, atbraucot, varētu būt neliels paskaidrojums, kas tā pa karotīti ir. Atbraucot šeit, viņš iet uz kādu restorānu vai ēdnīcu un prasīt, vai jums ir šis produkts ar zaļo karotīti. Ir, labi, tad mēs šite paēdīsim. Zaļā karotīte ir viena no pazīstamākajām kvalitātes zīmēm Latvijā. Līdz 2016. gada sākumam tā piešķirta 96 uzņēmumiem un 336 produktiem. 2014. gada rudenī savu darbību sāka Bordo karotīte. Tagad laiks nākamajam solim – līdzīgas kvalitātes zīmes ieviešanai sabiedriskās ēdināšanas sektorā. Tā kā tagad arī vairāk cilvēki orientējas uz sabiedrisko ēdināšanu, tad mēs arī plānojam izstrādāt kritērijus šīm zīmēm sabiedriskajā ēdināšanā, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs šogad darba grupā kopā ar sabiedriskās ēdināšanas pārstāvjiem un zemkopības ministriju izstrādāsim šos kritērijus, tāpat kā tie ir izstrādāti mūsu esošajām karotītēm. Un 17. gadā tad sāksim ieviest. Šis būtu arī tāds kopējs simbols, kas parādītu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ēdienkartēs, ka kāda ēdiena tiek gatavot no vietējiem produktiem vai arī šeit gatavot no kādas citas izcelsmes produktiem. Klients kļūst arvien prasīgāks. Mēs jau esam uz tā ceļa un lielā mērā jau izpildam šos kritērijus. Tagad ir atlicis kopīgi vienoties par apliecinājumu zīmolu, kas to apliecina, ko mēs jau darām. Karotītes nav tikai preču zīmes produkti. Tās ir arī cilvēka sirds siltuma, smaida, garšas labsajūtas un māju sajūtas avots. Mēs ļoti gribam, lai cilvēki saprot šīs zīmes, un jau bērnībā mēs sākam ēst ar karotītēm, tad šī karotīšu tēma tā ir mums ļoti mīļa. Es domāju, lai visiem latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem, un mūsu tāds sauklis ir turies pie karotītēm, turies pie pārbaudītām vērtībām.